vispār attiecās uz pašiem ticības pamatiem. Un viņa ļoti skaidri ir 5. Mūzes grāmatā, bet es pēc tam lasīšu tālāk no jaunās derības un drusku cītiņu parunāšu par to Dieva mīlestību. Jeb kā cita viņa pazīst, pirmais bauslis, 5. Mūzes grāmatā, 6. nodaļā, ir 5. pants, un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt. Patiesībā viņš iet kopā ar 4. jo 4. Dievs saka, klausies, Izraēl, tas kungs mūsu Dievs ir vienīgais Dievs. Un tikai tad var saprast 2. pantu nākamo, kas ir 5. Ja? Jo, ja tu nesaproti, ka Dievs ir viens, tad tu domā, ka tu vari vēl tonām Dievs mīlēt. Un arī šitam drusiņ kaut ko dot, bet ja ir viens Dievs, tad ir nedalīta, vienota mīlestība. Un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt, to, kas ir vienīgais īstais. No visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku. Man ir milzīgs kārdinājums, nevaru nepieminēt, ka vakar redzēju pie kādas baznīcas vienkārši pilns ar mašīnām, vēl cilvēki ar kājām gāja. Un atzīšos, ka parastajās mēneša dienās es tur neredzu tik daudz mašīnas. Tā, kā Krievi saka, razdvajāp šolsi, nekā tur nav, ja? Un tad es saku, pareizticīgiem lieldienas, ja? Tā ir, ja? Tas skatos burtiski, viss pilns, ja? Un tāpēc jūs arī atnācāt šiem pareizticīgiem lieldienas, ja? Visi, ja? Visi ir. Es jokoju, bet reāli, es domāju, labi, vismaz vienreiz gadā ir baznīcā, vismaz, varbūt daži arī 2 reizes gadā ierodās baznīcā uz Ziemassvētkiem, bet tā nav nekāda ticība. Tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu prātu, ar visu savu spēku. Daža laba sieva varbūt teiks, man to veco mājās nevajag, tikai kasa vēdera pie televizora, labāk, lai strādā īrijā un sūta man naudu un atbrauc mājās uz lieldienām un Ziemassvētkiem. Un ja tāda ir izpratne par mīlestību, tad es izsaku jums līdzjūtību. Ja? Ar Dievu tas tā nav. Ar Dievu tas tā nav, un tāpēc Marka evaņģēlijas 12. nodaļa 30. pants, rakstuvieta, kur es gribu šodien runāt. Marka 12:30. Un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds, un no visas savas dvēseles, un no visas savu prātu, un no visas savu spēku. Jēzus Kristus tā kā, paplašina, ieliek vēl vienu vārdu iekšā šajā tekstā, bet patiesībā viņš domu vispār nemaina. Un lai es varētu runāt par šīm lietām, kas attiecās uz pirmo bausli no sirds, no prāta un no spēka, no sirds, no prāta un no spēka, jeb kā Jēzus jau pieliek klāt dvēseli, ko es varu mierīgi salikt kopā ar sirds daļu, druscītiņu ievadam Galatiešiem 5:6. Galatiešiem 5:6. Kas var atrast tevā elektronikā ir? Jo Kristu Jēzu nedz apgraizīšana, ko spēj, nedz neapgraizīšana, bet ticība, kas darbojas mīlestībā. Vecākajos tulkojumos ir šie vārdi apgraizīšana, neapgraizīšana lietota ne jūds, ne pagāns. Ne jūds, ne pagāns. Jo apgraizītie ir jūdi, neapgraizītie ir pagāni. Un tad, kad jūs skatāties, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu prātu, ar visu savu spēku. Mūsdienās ir populāri mīlēt vismaz 5 dievus. Tas tāds hinduistu niķis, kuriem ir miljonus dievi, ja? Un tad viņi tur nezin, kurus mīlēt, viņi mīl visus pēc kārtas. Cilvēki arī smējās, ka pie viņiem esot viegli sludināt evaņģēliju. Pasaka, ka Jēzus ir Dievs, viņš aiziet mājās, pabīda 5 dievus uz malu un ieliek Jēzu pa vidu. Tagad viņam ir vairāk dievu, ko mīlēt, jo viņiem tāda plaša sirds, viņi mīl. Viņiem viss kārtībā. Kristietība. Mums cenšas iestāstīt, ka kristietība, ticība Dievam ir kaut kas tas pats, kas visās pārējās reliģijās viņi melo. Velns nekad nav spējis, viņš patoloģiski melo, viņš nekad nav spējis runāt patiesību, un viņa bērni arī patoloģiski melo. Viņiem nav vienkārši iespējams runāt patiesību, jo viņi runā, tā ir viņu daba, viņi melo. Un tā, kad jūs apsieties uz citām vienkāršām reliģijām, paņemsim budismu, Siddhartha Gautama, tā sauca Budu, pirms viņu nosauca par Budu. Siddhartha Gautama tur krāmējās pie papuču mājās, greznībā dzīvoja, viendien izmaldījās ārā no papuča pilsnes, es jums tā kā pasaku stāstīšu, jo viņa apmēram tā arī jāstāsta. Izmaldījās ārā, ieraudzīja milzīgas ciešanas. Viņu pārņēma šausmīga nožēla par ciešanām, viņš domāja, ka no ciešanām varētu tikt vaļā ar kārtīgu asketismu. Tas nozīmē, ierauc vēders, kauli grab. Viņš nogāja asketismā tik tālu, ka ielīd upē vienreiz tur mazgāties un bija nogājis tik tālu asketismā, ka gandrīz noslīga. Aiz kaut kādiem tur koka zariem izvilkās ārā un sēdēja zem koku un skatījās, un upe plūst garām. Un te viņam nāca apskaidrība, jeb kā tautā saka, viņš kļuva par Budu.
kas nozīmē apskaidrotais. Un tas Siddhartha Gautama saka, wow, viss plūst un mainās. Ļoti dziļa atklāsme, patiešām, viss plūst un mainās. Un tad viņš vēl saprata, kāpēc mēs ciešam, un budismu arī sauc par to viņa atklāsmi par vidusceļu, jo viņš saprata, ka ne galējais tur askētisms, ne arī greznība neatrisina mūsu problēmu ar ciešanām, un tad viņš izgudroja, viņš saka, mēs ciešam, jo mēs ilgojamies pēc mainīgā. Viss plūst un mainās, un mēs ciešam, jo mēs ilgojamies pēc mainīgā. Tāpēc ideja, tur ir 7-kārtīgais ceļš, pa kuru jāiet, lai tiktu vaļā no vēlmēm un tā tālāk, un tāpēc ir ideja, ka jums jāgrib tikt vaļā no gribēšanas, un tad jūs būsiet brīvs no ciešanām. Man uzreiz gribās pārbaudīt, es paņemu āmuru, kam maucu jums pa īkšķi. Un es saku, nevajag gribēt, tad nesāpēs. Nevajag gribēt, tad nesāpēs. Ja? Nevajag gribēt, Pamēģiniet mājās, aiziet mājās ar āmuru, kam mauc pa īkšķi, un saka, tikai nevajag gribēt, tad man nesāpēs. Ja? Pamēģiniet. Bet par visu to gudrību un dziļumu, kas tur ir iekšā, budisms neprasa mīlēt Siddhartu Gautamu, ja budu, kā viņu sauc, jo vārds nozīmē apgaismotais. Neprasa jums pieķerties viņam ar sirdi. Jums vienkārši jāpieņem viņa dzīves filozofija, un jūs esat budists. Viss kārtībā. Jums neprasta nekādā hinduismā, jūs pat nevarat tos miljonus dievus mīlēt, kas viņiem tur ir šika, un visi tur pēc kārtas. Es pat nerunāju par mērkaģu, govi un pāriem visiem tur simbolismiem. Tas nav iespējams, viņi to neprasa, tas nav vajadzīgs. Un tad, kad tu pienāc pie kristietības, un kad tu pienāc ar tādu filozofiju, ja, mūsu pašu latviešu ticējumu, ja, nejauciet ar kultūru. Latviešiem kaut kā patīk vest visu vienā katlā. Kultūra un divturība. Ja. Divturība ir palieks no vecā pagānisma, no tumsonības, kur cilvēki nesaprot un neizprot, kas ir zibens, kas nav zibens, un viņiem ir pērkontēvs un zemes māte, un lauma, un veļi, un vēl kaut kas. Ja. Es domāju, ka veļi radās tikai tāpēc, ka nebija veļas mašīnas. Nevarēja viņas atskalot tās dvēseles uzreiz, un šie nāk apakaļ. Zini, dvēseli netiek. Nē, sāks tos piedodiet. Jums jau nav jāmīl tas velis vai vēl kaut kas. Sakraujiet viņam tur kaut ko, lai viņš ir laimīgs un viss kārtībā. Tas ir pilnīgs anēmisms, nedzīviem priekšmetiem, nedzīvām lietām piešķir kaut kādu vērtību, zibens nospēra, man viņam kaut kas jāpasaka. Balts zirgs kāp pāri zobenam, redzēsim, kas būs nākotnē. Ja? Buršana, zīlēšana, tam nav sakars ar kultūru. Kultūra ir, piemēram, dziesmu svētki. Tā ir kultūra, ja? Bet tas nav, un man nav jāiemīl ne pērkons, ne zemesmāte, lai es būtu latvietis. Man nav tas jāizdara. Es varu būt reliģijas piekritējs. Un tad cilvēki uz lieldienām, uz Ziemassvētkiem, uz citiem svētkiem, viņi nemīl Dievu. Viņiem vajag dvēseli nomierināt. Viņi ieveļās baznīcā, viņi pasēž. Galvenais, lai mācītājs nebļaustās. Un mūzika mierīga. Vienā vietā būs mierīga mūzika, kapos. Tur pavisam mierīga mūzika, tur neviens nelec nelēkā, viss ir mierīgi, viss ir skaisti. Un tad, kad tu mēģini to pašu pārnest uz attiecībām ar Dievu, tev nesanāk. Jo ticīgais, dievticīgais ir īsti dievticīgais tikai tad, kad viņš pilda pirmo bausli, ka viņš mīl Dievu. Neviena reliģija, neviens Buda, neviens nav piedāvājis, es jūs adoptēšu par saviem bērniem un jums būs mantojums kopā ar mani. Kāds mantojums, par ko runāt? Bībele, kristietība, Dievs stāsta. Viņš saka, mīļie, jūs esat mani bērni. Es jūs esmu pieņēmis savā ģimenē. Es piedodu jūsu grēkus, un tāpēc Dievs lieto mīlestības valodu. Viņš saka, mīļie, mīliet viens otru. Es jūs esmu mīlējis, es esmu atdevis savu vienpiedzimušo dēlu par jums. Es sagaidu no jums pretmīlestību. Nav neviena reliģija, kura ir būvēta uz personīgām attiecībām ar Dievu. Droši vien teiksiet, agri, bet ja hinduismā ir miljons dievu apmēram, vismaz vienu no viņiem jau var mīlēt. Zināt, kas ir hinduisma dievs? Bezpersoniskā vienotība. Es to nespēju saprast, tāpēc es lietoju vārdu caurums peizāžā. Bija skaista glezna un kāds izplēsa caurumu. Bezpersoniskā vienotība, tas nozīmē, ka viņam nav nekādu atribūtu, nekāda rakstura, nekā. Jūs nevarat mīlēt tukšumu. No rīta vecais iziet uz balkonu un sieva saka, galīgi nojūdzies, ko tu dari? Bučoju skābekli. Skābeklī ir vairāk satura nekā hinduistu bezpersoniskajā vienotībā.
Tur vismaz var ķīmijas pasniedzējums paskaidrot, kas tas ir un no kā tas rodās. Tur nekā nav. Tu nevari mīlēt to, kas nav. Viņu pāriešana no šīs dzīves, pat nevar teikt uz nākošo, tas būtu absurds, nepareizi. Izdzist burtiski tas, ko viņi meklē. Tā kā sveci nopūš, izdzist. Tu pazūdi. Jo ja tu esi reinkarnējies pēc viņu domām, tu esi dzīvojis slikti. Reinkarnācija nav sasniegums, reinkarnācija ir zaudējums šajās austrumu reliģijās. Jo viņu mērķis ir izzust, saplūst kopā ar visuma bezpersonisko vienotību. Pazust. Tur neiet runa ne par kādu mīlestību. Tāpēc kristietībā, ticībā, Dievam ir radikāla atšķirība. Tur ne pagānisms, ne jūdaisms, bet mīlestība uz Dievu. Normāla mīlestība uz Dievu. Kuru te vakar bija? Ir tāda amerikāņu komēdija. Neteikšu, ka viņa ir laba, bet es vakarā sēdēju, ēdu un dzenu kanāls un skatos. Un tiku jau uz pusi kaut kur jau uz beigām, un tur varbūt kāds esat redzējuši, tur vecais tēvs Čalim atstāja 100 miljonus. Atstāja 100 miljonus, un viņš saka, tev jāprecās līdz tavai, cik tur tai 3 dzimšanas dienai, vai kur tur, un lai tu man te nepiemānītu, tev jāprecās, jānodzīvo kopā vismaz 10 gadi, šķirti drīkstat atrasties vienreiz mēnesī, un pirmo 5 gadu laikā jāpiedzemdē bērns. Un viņam Čalis bija tikko kā pamanījies tur sastrīdēties ar to savu draudzeni, kuru patiešām gribēja precēt, jo kad viņam prasa par kāzām, viņam uzreiz prātā 1000 kumeļu, kas brīvi skrien, acis lielas, viņš negrib iejūgties, iemauktos. Un tad viņš meklē visas savas vecās draudzenes, visas tās idejas. Un pēdējā, ko viņš atrada, viņai ir pierunāts, iestāstīts, ka jāprecās ar viņu. Un tā dāma tur stāv un visu laiku cenšas sev iestāstīt, ka viņa ir gatava to čali precēt, jo 100 miljoni. Tad viņai saka, cik būs jādzīvo kopā. Viņa nervozē. Un tad viņai beigās pateica, teica, ka viņu nemīl tikai naudas dēļ. Un tad viņai beigās pateica, ka ir jāpiedzemdē bērns, viņa sanervozējās un aizmuka vienalga. Pat 100 miljoni nevarēja viņu noturēt, jo bērns no pilnīgi nemīlama veča, viņa 200 gadu, viņa aiztenās projām, viņa nevarēja 10 gadus nodzīvot ar viņu kopā. Viņa nevarēja būt kopā. Bet tagad pastieties, ja runā par Dievu, pirmais balsts tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visu savu sirds, ar visu savu prātu, ar visu savu spēku. Kā tu pavadīsi kopā mūžību ar to, ko tu nemīli? Kas ir tāds, kas tev varētu likt būt kopā ar Dievu? Un zini, kāpēc cilvēki tik mierīgi dzīvo savu dzīvi un nekalpo Dievam? Viņi nemīl viņu. Viņi atnāk svētdienā uz baznīcu, viņi pielūdz Dievu, viņi pasaka 3,5 vārdus, un viņu dzīvē nav nekādas mīlestības. Viņiem neveidojās nekādas attiecības ar Dievu. Viņi ir prom. Tāpēc pie pirmā baušļa tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visu savu sirds, ar visu savu prātu, ar visu savu spēku. No visu savu sirds, ar visu savu prātu, ar visu savu spēku. Vecos laikos, kad viņi runāja par sirdi. Sirds ebrejiem nozīmē intelekts, emocijas un griba. Intelekts, emocijas un griba. Kaut kas ir iekšā. Un par sirdi vispār ir grūti runāt. Jo sirds ir kaut kas tāds, nerunāsim par muskuli, ja? Es gan esmu lasījis, ka viņu sastāvot tas muskulis no tur, neirona vai kas tur, kas ir informācijas nesēja. Kā viņš tur darbojās, nezinu. Bet tad, kad mēs runājam par sirdi, mēs saprotam, ka mēs runājam par mūsu iekšējo būtību. Amen? Tā tas ir. Ikvienam cilvēkam saka, ko viņš īsti nevar paskaidrot, bet tas, kas viņam ir iekšā. Un tad, kad Dievs saka, tev būs mīlēt Dievu savu kungu no visas savas sirds, viņš patiesībā saka, ka Dievam ir jābūt visas tavas uzmanības centrā. Visam, kas tu esi, ir jāgrozās ap Dievu. Un tad, kad runā, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas savas sirds, tas nozīmē, ka šīs attiecības ir tavas dzīves vissvarīgākās attiecības. Ka nevienas citas attiecības tev nav tik svarīgas kā attiecības ar Dievu. Neviena cita reliģija nepieprasa personīgās attiecības ar Dievu. Jūs man teiksiet, kā ar Allahu. Allahs nepieprasa personīgās attiecības ar viņu.
Allaks vienkārši paprasa, lai tu būtu paklausīgais. Lai tu izpildi to, ko viņš ir prasījis. Tas arī viss. Tur nav nekādas mīlestības attiecības. Vienīgā ticība, kas pieprasa personīgas attiecības, mīlestības attiecības, ir ticība dzīvajam un varenajam Dievam. Un tas, ko es vēl domāju par šīm sirds attiecībām, ka tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visu savu sirds, ar visu savu prātu, ar visu savu spēku. No visas sirds tas nozīmē, ka tu esi gatavs, ka šīs attiecības būs bezgalīgas. Tu nestāvi un nemokies. Man cilvēki reizēm saka, ko es darīšu debesīs visu laiku. Tas nozīmē, ka Dievu īsti nemīli. Tas nozīmē, ka tu Dievu īsti nemīli. Kaut tur tautā ir tāds teiciens, laimīgie laiku neskaita vai kā bija, ja? Tā ir? Jā, vai laimīgie pulksteņus nenēsā? Nesat dzirdējuši? Ja tev ir attiecības par apgrūtinājumu, tu vienmēr gribi tikt no viņām vaļā. Jā vai ne? Tad, kad tev ir grūti uzturēt attiecības, tu vienmēr gribi tikt no viņām vaļā. Tad, kad tu jūties labi attiecībās, tu labprāt gribi palikt ilgāk. Jā vai ne? Nu tā ir pareizi. Tā tas ir. Un tikai tad, kad tu mīli Dievu savu kungu no visas sirds, tev ir vienalga, cik tu laiku ar viņu pavadi. Tev ir vienalga, cik tu ar viņu laiku pavadi. Tu gribi pavadīt laiku ar viņu kopā. Viena no lietām baznīcās mūžīgi saka, lasi Bībeli, lūdz Dievu, lasi Bībeli, lūdz Dievu. Neviens īsti to nedara. Problēma nav Bībelē un lūkšanā. Problēma ir tajā, ka cilvēks īsti Dievu nemīl. Cilvēks īsti Dievu nemīl. Ja viņš pa īstam mīlētu Dievu, viņam nevajadzētu atgādināt, palas, ko Dievs ir teicis, parunā ar viņu. Palas, ko Dievs ir teicis, parunā ar viņu. Man tas nav jāatgādina. Man interesē tad. Es gribu dzirdēt, ko viņš ir teicis, un es gribu parunāt ar viņu. Un man ir svarīgi dzirdēt, ko viņš runā. Tāpēc pie visām lietām, ko tu dari, pieliec pūles, lai tu savā dzīvē varētu izpildīt, ka tu mīli Dievu savu kungu no visu savu sirds, no visu savu prātu un no visu savu spēku. Nākošā lieta, ko es šeit atķeksēju un uzrakstīju par prātu, Efeziešiem 3. nodaļa no 17. līdz 19. pāntam. Efeziešiem 3. nodaļa no 17. līdz 19. pāntam. Un lai Kristus jums ticību turot mājot jūsu sirdīs un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas daudz pārāk par katru atziņu, un ar to piepildīt, iegūt Dievu pilnību, un ar to piepildīt. Kad runā par prātu, kad runā par saprašanu, ticība ir ļoti pārdomāta, saprātīga lieta. Patiesībā mīlestība ir ļoti saprātīga, loģiska lieta. Jāņa evaņģēlijā Jēzus, kad runā ar mācekļiem un sarunājās un stāsta, ko viņš teica, viņš saka, ja jūs mīliet mani, turiet manas pavēles. Kas tur nesaprotams? Pavisam vienkārši, pareizi. Ja jūs mīliet mani, turiet manas pavēles. Es nezinu, kā tur tagad ir. Kad brauc iekšā Jelgavā, tad ir zīme 70, tad ir 50, tad ir fotoradars un atkal 70. Kā jūs domājat, kāpēc viņi tur uzlika fotoradaru? Tāpēc, ka viņi zina, ka tie, kas pamanīs, negribēs ņemt kāju no gāzes nost, jo tur tūlīt ir tālāk 70. Un viena daļa vienalga nepamanīs, ka tur pa vidu ir 50 starp tām zīmēm. Tā tas ir, tāpēc tur stāv fotoradars. Es jau gribēju mācītājiem Jurim Puriņam zonīt, ko tad pie tavas teritorijas fotoradars stāv? Es domāju, šitādi. Vai viņš ir viņam draudz loceklis, varbūt, es nezinu. Kad runā par saprātīgu kalpošanu Dievam, mīlestības kalpošanu Dievam, es to nedaru tāpēc, ka es baidos. Ja es ieraugu fotoradaru, es rauju kainos no gāzes pedāļa, neatkarīgi no tā, cik man tur ir uz spidometru. Es pat neesmu paskatījies. Tas notiek automātiski, kā refleks. Attiecībās ar Dievu, ja es tikai tad sāku pildīt Dieva pavēles, kad es izdzirdu viņu balsi no debesīm kā pērkonu, es viņu nemīlu. Es pateikšu vēl vairāk. Ja es sāku ieklausīties Dieva vārdā tikai tāpēc, ka mācītājs svētdienā bļāva, es Dievu nemaz nemīlu. Es nemaz nemīlu Dievu. Jo kāds man ir jāklausās Dieva vārds, ir jāsludina Dieva vārds, bet manai mīlestībai ir jābūt nevis tāpēc, ka kāds redz vai kāds mani pieķers. Vēl trakāk ir tas, ka viena daļa draudzes locekļu uzskata, ka vissvarīgākais ir noslēpt grēka informāciju no mācītāja, un tad gandrīz vai arī Dievs nezina. Galvenais nestāsti viņam, jo tad būs vāks. Nē, vāks ir tāpēc,
ka tu nemīli Dievu, jo ja tu viņu mīlētu, tu būtu savā prātā sapratis, ko tas nozīmē, ka Jēzus Kristus sevi iztukšoja, atstāja visu un nomira uz Golgātas krusta par maniem grēkiem. Viņš atdeva visu man, lai es varētu dzīvot. Un tad, kad es viņu mīlu, es esmu gatavs dot visu viņam. Tā ir mīlestība. Normālas attiecības. Ar savu prātu, saprotams, izprotam Kristus mīlestību. Mums reizēm gribās mīlestībā tikai šito te, lai sirsniņi daudzās, lai emocijas ir. Es atnācu baznīciņā, rociņas gaisā, actiņas aciet, astariņas tek, ir mīlestība. Tāda daļa arī ir mīlestībā. Tāda daļa ir mīlestībā. Bet ar mīlestību reizēm, zināt vēl kā sanāk? Es gan centos izvairīties no tā visa vienmēr, bet ar mīlestību sanāk reizēm arī tā. Kad kāds no jūsu pēcnācējiem pieķēzīja pamperu, vai ko nu jūs tur lietojat, hadžīs, ja jūs esat tur kaut kāds ekofanāts, tad jūs liksiet kaut kādus linu audekliņus virsū, jā, un vēl kaut ko tur nezinu. Un tad ir jāsāk smērēt rokas. Ir kāds saprot, par ko es runāju, neviens nesaprot, ja jūs nezinu, kas tas ir. Ir jāsmērē rokas. Nu, neko nevar darīt. Ir jāsmērē rokas. Man jau patīk, ka man rokas, piemēram, pēc eļām smaržotu, bet, nevienmēr tā sanāk. Nevienmēr tā sanāk. Un tad, kad tu gribi no mīlestības un attiecībām ar Dievu tikai emocionālo tur, Jēzus nāk man pretī, puķes rokā, viņš smaida. Un groziņš otrā rokā nosvētīs oliņas uz lieldienām, nāk man pretī, kuļiķis arī iekšā, ja? Vai, mēs svinēsim. Ok, es esmu šeit stāvēt priekšā redzējis cilvēks, kur atnāk un saka, mācītāji, aizlūdz Dievu, es gribu sajust Dievu mīlestību. Tā ir normāla, godīga lūkšana. Ja kāds nav gadu jutis Dievu mīlestību, jau pēdējais laiks sākt uztraukties. Varbūt tu jau esi beigts un tev vajadzētu sajust Dievu mīlestību. Bet, zinat, es vēl neesmu vienu dzirdējis. Mācītāji, aizlūdz Dievu, es gribu saprast Dievu mīlestību. Es gribu vienkārši aptvert, ko tas no manis prasa. Un ja es jūtu kā tajā filmā nervozā tā vecene, 10 gadi, katru dienu kopā un vēl sīkais, un viņa projām, tas ir pat raku. Tur viņas prātā saprot, ka viņas jūtas, to nespēja izturēt. Un tad, kad kristietis domā, ka mīlēt Dievu nozīmē tikai just, viņš nekad neaiziet ar Dievu līdz galam. Viņš nekad neaiziet ar Dievu līdz galam. Esat Bībelē lasījuši, katru īstu bērnu es ko pamācu un pārmācu. Vardarbība pret bērniem Dievu vajadzētu tiesāt. Kā tā drīkst? Katru īstu bērnu es pamācu un pārmācu. Un tad vēl viņš saka, tāpēc, ka viņš mīl, viņš pārmāca. Viņš audzina, jo viņš mīl. Mūsdienu audzināšana, zini, kāpēc mūsdienu vecākiem patīk mūsdienu psiholoģija par bērnu audzināšanu? Jo viņiem dod morālas tiesības bērnus neaudzināt. Neaiztieciet viņus, viņi paši augs. Tie ir kā tie meli, viņi paši neaugs, viņus 8 stundas skolā audzina tā, kā grib. Un pēc tam no jums prasa atbildību arī, bet tas ir cits stāsts, par to ja varētu parunāt savādāk. Un Dievs saka, paklausies, un tagad, kad tev Dievs sāk audzināt, ja tu tikai gribi tu mīlestības sajūtu, emocionālo pieķeršanos, tu neesi ar savu prātu sapratis, ko tas reāli nozīmē, ko tas reāli no tevis prasa, kādu atteikšanos tas no tevis prasa, ko tas tev var maksāt, tu atkāpies. Tu nekad nesaglabā ticību Dievam. Mums te kādreiz viens no mācītājiem kaut kad lūdza vai teica, kad Karls to teica vai kas teica, kaut kādā brīdī, ka ja mūsu baznīcā būtu visi tie cilvēki, kas aizgājuši citur vai pametuši Dievu, droši vien baznīca būtu pilna, Karls teica, ja? Zini, ko es atcerējos? Ja mūsu baznīcā būtu visi tie cilvēki, kas kādreiz atnākuši un lūguši Dievu palīdzībā no Dieva kaut ko labu dabūt, baznīca būtu pilna. Pavisam nesen vēl, es vēl te gada beigās atceros, mācītāji, ar ženu ir vāks, ar biznesu vāks, partneris vāks. Ome stāstīja par Dievu, atspēros pie jums, pielūksim. Pielūdzām, viņš saka, vai, jūtos labi. Kaut kur viņš jūtās, es viņu neesmu kopš tā brīža redzējis. Tā nav mīlestība. Tā nav mīlestība. Gribat
lai jūs daudz cilvēku mīl, nav problēmas. Aiziet uz veikalu, paņemiet kasteru šņābi, apsēdieties centrālā laukumā un sākiet dalīt. Mīlestība rindā stāvēs. Rindā stāvēs mīlestība. Pēc tam atnāks municipālā policija. Rindā stāvēs mīlestība. Tikai, ja tev ir drusiņi saprāst, tu zini, ka tā mīlestība beigsies līdz ar pēdējo šņābi. Pareizi. Viņa beigs, tā nav nekāda mīlestība. Bet tad, kad tu nāc pie Dieva un Dievs saka, tev būs Dievs savu kungu mīlēt no visas savas sirds, es to saprotu, es emocionāli esmu gatavs pieķerties Dievam, bet tad no visas savu prāta, un es sāku domāt, ko tas man maksās, ko Dievs no manis sagaida, kā tas parādīsies manā dzīvē. Es domāju, ka arī laulības attiecībās viena daļa cilvēku nekad nenodzīvo pilnu laulības dzīvi, jo viņi nekad nav ieslēguši savus smadzenes pirms laulībām. Viņi nekad nav ieslēguši savu prātu un nav padomājuši, ko tas viņam maksās un ko tas nozīmē. Dievs sagaida, ka tu ieslēdz savu prātu, ka tu saproti Dieva mīlestību. Filipiešiem 1. nodaļa 9.10. pāns. Filipiešiem 1. nodaļa 9.10. pāns. Mīlestība ir pārdomāta, saprotama, loģiska lieta. Un to es lūdzu, lai jūsu mīlestība vienmēr pāri plūsdama pieaugtu visā atziņā. Un izjūtā, jā, tu saproti, bet ka tu saproti, ko tu dari, ka jūs svarīgāko pārbaudāt, ka jūs pārbaudāt. Tas nozīmē, ka nākot pie Dieva, tu saproti, tu analizē, tu pieķeries Dievam ne tikai emocionāli, bet arī ar savu prātu. Amen? Tu pieķeries Dievam arī ar savu prātu, un tas nav miesīgi, tas ir šausmīgi, garīgi, ka tu pieķeries Dievam ar savu prātu. Un trešā lieta, ko es gribēju šodien pieskarties, ar savu spēku. 1. Tesaloniķiešiem 1.3. 1. Tesaloniķiešiem 1.3. No visa spēka. Tas nozīmē pielikt pūles. Pielikt pūles. Tesaloniķiešiem, 1. Tesaloniķiešiem, 1. nodaļa, 3. pāns. Pašaizliedzīgo mīlestību. Pašaizliedzīgo mīlestību. Mums īpaši negribās mīlestībā pielikt pūles, pareizi? Man negribās arī. Bet kāpēc man pielikt mīlestībā pūles, ja sieva pieliek pūles? Pareizi sieva. Tu kaut ko teici? Nesaka neko. Baznīcā nesaka neko. Vienkārši tā. Normāli, ne sieva par mani rūpējās. Zin kā, viņa rūpējās par mani. Es jau cenšos par viņu parūpēties vienreiz mēnesī. Ja es atceros, puķis atnest, vai kā tur ir. Pašaizliedzīgo mīlestību. Attiecībās ar Dievu, mēs esam gatavi just, mēs esam gatavi pieķerties emocionāli. Patīk sajust Dieva mīlestību. Varbūt es kaut ko nepareizi runāju, varbūt kādam patiešām nepatīk sajust mīlestību savā dzīvē vai Dieva mīlestību. Pilnīgi nav vajadzīga, negribās sajust, ja? Cilvēkam pat patīk kaķa mīlestība. Viens pacēl roku, jā. Kad viņš sāk laizīt jums tur, zinat, ar asu mēli vaigu, daži uzskata, ka tas esot vo. Es gan nepiedaru pie šiem cilvēkiem, piedodiet man, jā, bet daži uzskata, ka ir vo. Bet cik ilgi tavi bērni izvilks, ja tu nepieliksi pūles un spēku, lai par viņiem parūpētos? Īpaši, ka viņi ir maziņi. Dzīvē mīlestība prasa darbu vai neprasa? Ko? Prasa vai neprasa? Prasa. Bieži vien laulības dzīvē pirms kāzām cilvēks ir gatavs ieguldīt darbu mīlestībā, jo viņam jāpierāda, ka viņš ir šausmīgi mīlošs. Pēc kāzām vairāk nevajag. Viņš aizmirst un vairs nepierāda. Attiecībās ar Dievu. Kāpēc Bībelē rakstīts atgriezies pie pirmās mīlestības atklāsmes grāmatā? Tas nozīmē, ka arī attiecībās ar Dievu cilvēki to pazaudē. Viņi aizmirst, viņi nav gatavi strādāt, lai uzturētu šīs attiecības. Cilvēks grib just, daži ir padomājuši, ko nozīmē mīlestība Dievam, bet strādāt grib pavisam maz. Niecīgs cilvēku skaits ir gatavs pielikt pūles, piespiesties, lai uzturētu savu mīlestību dzīvi. Es jums kādreiz teicu, ka es te lasīju interesants kaut kādu vienkārši pētījumu žurnālā, ja, ka tie pāri, kas laulībās stāv, un kad viņi saka, jā, viņi domā, man ļoti patīk šīs attiecības, un es ļoti vēlos, lai viņas man turpinās, parasti izšķirās. Tie, ne parasti, bet cik tu tas procents izšķirās. Tie pāri, kas stāv un laulībās saka jā un domā,
man šīs attiecības ir svarīgas, un es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai viņas saglabātu. Parasti nešķirās. Pārnesīsim uz Dievu. Man šobrīd ar Dievu ir ļoti patīkami. Dievs man svētī, Dievs parāda man savu mīlestību. Es jūtos laimīgs attiecībās ar Dievu. Viņš pat mani dziedināja. Es ļoti vēlos, lai tas turpinās. Un tad tu neesi sapratis, tu neesi padomājis, un Dievs sāk tevi audzināt. Dievs grib, lai tu pieaudz. Un šī sajūta ir pazudus uz brīdi. Un notiek šķiršanās starp tevi un Dievu. Un vienkārši notiek šķiršanās starp tevi un Dievu. Jo Dievs, baznīca, kristietība nav reliģija, mīļie cilvēki. Tā nav, viņiem varbūt kvalificējās kā reliģija, kā vēl kaut kas, bet tās vispirms ir attiecības. Un ja nav attiecības, nav ticības. Ja nav mīlestības, nav attiecību. Es varu būt jebkurā reliģijā, un man nav jāmīl nekas un nekur. Man ir jāizpilda normas, rituāli un kārtības, bet es nevaru būt kristietis, ja es nemīlu Dievu. Un es nevaru saglabāt šo mīlestību, ja es nepielieku pūles. Un tāpēc mīlestība atdziest un paliek augsta. Kad krāsnes ir silta, kad viņā kaut kas deg. Lai degtu, tur kaut kas jāliek iekšā. Daži teiks, man dzīvoklī ir silts un es neko nekurinu. Citi kurina tavā vietā. Tu maksā milzīgu rēķinu. Bet kāds kaut kur kurina. Tev būs Dievs savu kungu mīlēt no visas savas sirds, no visas savu prāta un ar visu savu spēku. Tas nozīmē, ka tev ir jāpieliek arī pūles pie Dieva mīlestības. Tas nozīmē, ka tu strādā, tu piestrādā pie tā, lai tavu mīlestība pret Dievu būtu dzīva. Man gribās, lai tu vari par sevi pateikt, ka pasaki, es daru visu, lai šīs attiecības saglabātu. Tu dari visu, lai saglabātu savas attiecības ar Dievu. Tu centies uzturēt savas attiecības ar viņu dzīves. Es negribu to nicinoši teikt, bet es tā kā piemēru gribu pajautāt. Vai tavu mīlestība parādās tikai lieldienās ar groziņu rokās, kad tu nes olas uz baznīcu nosvētīt? Man ir ērti kalpot Dievam, jo viņš man dod. Ko Dievs dabūna no tevis? Dievs dabūna reālas mīlestības pilnas attiecības, saprotošas attiecības. Bībele saka, ka šīs attiecības tev pat var maksāt dzīvību. Gadā pasaulē katru gadu noslapkavo vairāk kā 100,000 cilvēku, tikai tāpēc, ka viņi ir kristieši. Sievietes, mazs bērns un pieaugušos. Esi padomājis, un esi gatavs pielikt pūles tam, lai tev būtu dzīves attiecības ar Dievu un patiesu mīlestību. Dievs grib. Dievs grib. Jau vecā derībā praviešos Dievs 100 gadu pirms Jēzus atnākšanas pravietoja. Vīri runāja un teica, būs Jēzus Kristus. Deva konkrētas lietas, ko Jēzus darīs. Jēzus atnāca, piedzima, kā Bībelē bija apsolīts praviešos, izpildīja visu precīzi, kā Dievs bija teicis. Un viņš nevarēja, būdams zīdainis, pats to izpildīt. Tas nozīmē, ka Dievs visus apstākļus tā sakārtoja, viss piepildījās. Un tad viņi paņēma un piesita viņu krustā. Bībele saka, Dievs savu mīlestības mums parāda, kad mēs vēl bijām grēcinieki, ka viņš upurēja savu dēlu. Viņš uzcēlās no miroņiem, vēl šodien dažas svin lieldienas. Viņš ir dzīvs, viņš ir pie Tēva labās rokas. Un Dievs ir sūtījis apstiprinājumu tam, ka viņš ir dzīvs un pie Tēva labās rokas, viņš izlaist svēto garu pār draudzi. Tas ir tas pats gars, kas tavā sirdī runā un nedod tev mieru un saka, mīļais, ir laiks iemīlēt Dievu. Ja mīļais, ir laiks atgriezties pie normālām attiecībām, pie mīlestības, ka tu ne tikai gribi just Dievu, bet ka tu saproti un ka tu pieliec pūles, un Dievs ir pielicis pūles, lai tev būtu attiecības ar viņu. Šodien māsa Stase zaudē spēju pārvietoties, ja? Rītdien tu zaudēsi. Tu pazīsti kādu, kurš par tevi var parūpēties pēc tam.
kad tu nostāsies debesīs Dievu priekšā. Tur tev ir kāds radinieks? Jā, Omīte aizgāja. Omīte debesis nepārvalda, sorry. Omītei nav varas debesīs, nekādas, 0. Pat ja viņas būtu 10 omītes tev debesīs. Debesīs tikai vienam ir vara. Debesīs tikai vienam ir vara. Kungs Jēzus Kristus. Un kas nav rakstīts mūžīgajā dzīvības grāmatā, Bībele saka, to iemet galējā ugunī. Mēs neesam reliģija mīļie cilvēki. Lai arī mums ir visas reliģijas pazīmes, mums ir kaut kādi rituāli, ko mēs piekopjam, mums ir kaut kādas prakses, ko mēs darām. Mēs tāpat tā kā citi pulcējamies kopā, mēs neesam vienkārši reliģija. Mēs vispirms esam Dieva ģimene. Ik viens jaunpiedzimis kristietis vispirms ir Dieva ģimene. Īsta ticība sākās ar īstu iemīlēšanos Dievā, kur ir ne tikai emocionāla pieķeršanās tam kungam. Jā, arī emocionāla, bet ne tikai. Kur tu esi sapratis, ko tu dari. Tu dari to apzināti. Un tad, kad tu jūti, ka tavas attiecības ar viņu kļūst vēsākas, tu sāc strādāt, lai viņas atkal būtu degošas. Tā tas ir. Savādāk tas nav. Savādāk tas nav. Un tad, kad tu esi pieaudzis savā mīlestībā un attiecībās ar Dievu, izrādās, ka vēl nav gals. Apostils Pāvils saka, viņš vēl ir ceļš tālāk. Vēl var iet uz priekšu. Kā tur rakstīts, kas paliek? Ticība, cerība un mīlestība. Amen. Šīs 3. Un lielākā no tām ir mīlestība, kura nav vienkārši emocija, bet apzināta, mērķtiecīga pieķeršanās vienīgiem kungam un glābējam. Amen.